Ko nozīmē normāls menstruālais cikls? Normāls menstruālais cikls ilgst sākot no 21 dienai līdz 31 dienai. Parasti tam ir jābūt regulāram un asiņošanas laiks nepārsniedz 7 dienas. Menstruācijām nav jābūt sapīgam un spēcīgam ar asins recekļiem. Tas nav normāli. Un vienmēr ginekologs palīdz sievietei saprast, vai ir spēcīgas menstruācijas, vai tas ir normāls. Jo nevienmēr to var saprast. Ja, teiksim, sieviete no pašas jaunības menstruācijas ļoti stipras un spēcīgas, tad viņa nezina citas menstruācijas un nevar saprast, vai tas ir normāli. Un mūsdienas pastāv tāds mīts kā premenstruālais sindroms, jeb pašsajūtas pasliktināšana pirms menstruācijas, otra cikla fāze, tas ir normāli. Īstenībā tam nav jābūt. Un veselai sievietei pašsajūta ir jābūt vienāda gan pirmajā fāzes ciklā, gan otrā cikla fāzē. Un nav jābūt krūšu dziedzuru jūtīgums un piebriedums pirms menstruācijas, nervozitāte, tuskainība, tas arī nav normāli. Un ginekologs, ir īpaši integratīvais ārsts, var palīdzēt šajā gadījumā nenozīmēt hormonus.